esmu uzaicinājis Dairu Kiļupi. Kāpēc? Jūs līdz sapratīsiet, kāpēc tieši Dairu šobrīd pavasarī, 25. gadā, jo egoistiski apsvērumu dēļ es gribu izprasīt sev nozīmīgs jautājums, kādā veidā iesākt dārzu. Ievirzīt jūs mazliet šajā ļoti interesantajā dzīves formā dārzā, par kuru mēs šodien parunāsim. Tā ir maza intriga, par ko mēs runāsim. Bet katrā gadījumā es esmu pārliecināta, ka Dairu ļoti daudz pazīst jau iepriekš. Un tātad Daira Kiļupe, permakultūras speciāliste. Un ļoti daudzi tevi noteikti zina Latvijā un ir iemīļojuši tajā brīdī, kad aizbrauc uz bioefektu veikalu un tu pēkšņi visu izstāsti un tu izej ārā no veikala ar tevi parunājot, zinot, ka tu esi palicis mazliet gudrāks. Un tā īsti nav, bet tā sajūta tiešām ir, jo to, ko tu vari iedot tajās dažās minūtēs, tu iedod visu. Es ļoti ceru, ka tie, kuri nepazīst tevi, nemocīs tevi tur uz vietas, bet citādi meklēs tavu palīdzību. Bet nu sākam ar tevi. Tātad Daira Kiļupe, permakultūras speciāliste. Kas tas ir? Izstāsti mazliet vairāk. Jā, skan varbūt ļoti sarežģīti un ļoti tā svinīgi, bet īstenībā es teiktu, tā ir kā dzīvot. Kā dzīvot vienkāršāk, kā dzīvot veselīgāk. Jo permakultūra tā ir, ja mēs tā skatām, kas tas ir, ilgtspējīga saimniekošanas sistēma. Un tā ir gan dārzā, gan sadzīvē. Jo pamatā ir tādi, teiktu, mums visiem saprotam principi. Rūpes par zemi, rūpes par cilvēku, dalīšanās ar to, kas nāk no zemes, ar ražu, nevardarbība, miedarbība, novērošana. Man liekas, tas ir tas pats, kas ir jebkurā ģimenē, jebkurās attiecībās. Un tas pats ir vienkārši attiecības ar dārzu. Tie, kuri zina, tie, kuri nojauš, un tie, kuri pavisam nezina, kas tas tāds ir. Tātad tie, kuri nezina, uzzinās, bet tie, kuri zina, manuprāt, dalās divās lielās kategorijās, kur saka, jā, es nojaušu, bet man tas liekas sarežģīti. Es kādreiz, ja. Un viena daļa, kuri tiešām ar to aizrāvušies, ja. Un savukārt tie, kuri nav ar to aizrāvušies, laikam šis podkāsts ir veltīts jums, jo es arī esmu starp tiem cilvēkiem, kuri tikai ceļā uz to, un kāpēc es vēlos šo ceļu iet, nevis tāpēc, ka tas tā kā moderni, bet tāpēc, ka es jūtu, ka tas ir vienīgais veids, kā es varu jums, mani mīļie iesācēji, dārza iesācēji, iedrošināt, izveidot labu dārzu. Ja, jo daudz gadus, jau 18 gadus dārzniecībā mums ir tā, ka atnāk nopērk cilvēks augu, augs ir perfekts, dzīves super, un tad tādā brīdī, ka viņš ieliek tajā vietā, kur pat grūti nosaukt par augsni, tajā vietā to augu, tad sākās manas problēmas, jo es jūtu, ka tas cilvēks nemāk kopt. Es taisu daudz video, lai rādītu, kā viņus kop, bet patiesībā arī tur ir sava problēma, jo pēc tam šai kopšanai, tā ir jābūt tādai vienotai pieejai. Katra tēma noteikti ir ļoti, ļoti sarežģīta. Mēs par katru tēmu varētu runāt ilgi un dikti par to, kā mulčēt, par to, kā ravēt, par to, kā izmantot nezāles, ja? Par to, kā izveidot augsto dobi. Mēs taču uztaisījām augstās dobas meistarklasi. Jā, un skatījos, ka tev tik ļoti viņi skaisti ražoja un ziedēja. Un atbraucot pat tādā vēlā rudenī, viņi izskatījās tik labi. Tas bija pārsteidzoši. Un mēs eksperimentējām speciāli neko klāt nelikām, lai tiešām būtu tas, kas to, ko mēs tur salikām. Iedomājieties, lai tuvāk izstāstītu, mēs uztaisījām, mums bija meistarklase, augstās dobas izveidošana. Mēs veselu pussestdienu ar tavā vadībā veidojam augsto dobi, un tur visu kaut ko sastādījām. Un līdz pat rudenim, kā Daira teica, mēs vācām tomātus, gurķus, viss, kas bija sastādīts, un papildus mēs neko nemēslojām, un aplaistījām ļoti, ļoti reti. Reāli ļoti reti. Jā, jo mēs sataisījām, redz, to dobi tādu, lai viņa turētu mitrumu. Lai nebūtu tev katrā saulainā dienā jāiet ar leikānu, lai viņa pati jau strādā, pati dzīvo savu dzīvi un priecēja tevi ar ražu, kad tu tur aizēji. Jā, redz, un tāpat laikā, kad es sāku uztaisīt sev to augsto dobi, man ilgi vajadzēja saņemties, lai viņu uztaisītu. Kāpēc? Tāpēc, ka es zināju, ka tā sagatavošanās viņa nav vienkārša.
Viņa nav, bet rezultāts atkal bija perfekts. Ja? Nu, es ilgi darboju, lai uztaisītu. Tā nebija tā, ka čiks un tur nekas nav jādara, un tu tur sastādi un viss tev aug. Nē, darbiņš bija baigais. Es ar vīru iedarbināju. Vēl darbinieks veda visu kaut ko. Mēs riktīgi norāvām, bet rezultāts bija tikpat pārsteidzošs, kā tad, kad mēs sastādījām kopā ar tevi. Teiksim tā, ja mēs tādiem vienkāršiem vārdiem, kā mēs vēl to permakultūru varam tādā vienkāršiem vārdiem izstāstīt? Nu, tādiem vienkāršiem, es gribu taisīt savu dārzu, un tas nozīmē, ka es izmantoju visu to, kas man ir visā apkārt riņķī. Jā, tas ir pirmais, tu apskaties apkārt, kas tev ir, uztais inventarizāciju savā saimniecībā. Jo tā nebūs permakultūra, ja tu tagad vedīsi 100 km sienas un ruļus. Tad, nu, tas tā nebūs, jā. Un tāpēc apskatāmies, pirmkārt uztaisam inventarizāciju, kādi mulčēšanas materiāli mums ir, kas mums vispār ir tāds, ko mēs varam izmantot dārzā, arī tās augstās dobas veidošanā. Apskatāmies arī, novērojam, pirmkārt, no kuras puses mums pūš vējš. Vai vispār pūš. Varbūt, kad esam tā uztaisījuši apkārt tādu tūju mūri, ka mums tur iekšā ir bezvējš. Tad mums vajag, lai tur, kas jādara, lai būtu tas vējš iekšā. No kā mums saulīte spīd, kā mums iet dārzā saulīte, kur mums ir saulainā vieta, kur mums ir ēnainā, kur mums ir sauksāks, kur slapjāks. Tagad ļoti labi no pavasara, kad ir saunas. Kur ir tā vieta, kas visilgāk paliek balta no rīta. Tad tur būs visaugstāk. Tur vajadzēs tādus augus stādīt, kas to vēsumu, kuriem patīk vēsums. Kuras ir tās vietas, kur pirmais nokūst sniedziņš vai ledus vai tā salna pirmā pazūd. Tā būs tā siltā kabatiņa, kur tie siltummīloši aug. Tad novērojam, vispār iepazīstamies ar savu dārzu, es tā teiktu. Jo dažkārt cilvēki vienkārši taisa vagas kaut ko sēja stāda, bet viņi pat nepazīst savu dārzu. Tad tas būtu pats pirmais. Tas domā, tagad, ka mums, faktiski nav sniega, bet mums augstumi ir. Jā. Tad mēs varam iziet ārā kaut vai uz mūsu kaut kādu jau iestādīto dobu, kaut kādu vai vietu, kur mēs gribam dobu, mēs varam novērot skatīties šos novērojumus. Jā. Un pierakstīt, vai ne? Obligāti, jā. Piefiksēt, vai ne? Jā, uzzīmējam dārza plāniņu un piefiksējam, kas tur ir, ko mēs esam ieraudzījuši tajā dārzā. Es domāju, ļoti laba doma, jo tad, kad man jautā, vai drīkst saulē stādīt šito vai šito, kādu konkurētu augu, vienmēr ir grūti saprast, kāda tur tā saule, kāda tur tā ēna. Vēl grūtāk, ka man ir tur ēna. Ja vēl grūtāk saprast, kāda veida ēna, tātad cik kāda saules laiks, cik ilgi tur saulīte spīd. Jā, starp citu, es gribu pateikt to, ka tāda maza atkāpīte, tad, kad jūs vērosiet dārzu, jūs paskatāties arī, vai šobrīd, kad būs saulīte, vai šobrīd spīd saule. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad stāda rododendrus vasarā, kad ir lieli koki, viņi ir sazaļojuši, un tur saulīte nespīd, un tā ir laba vieta, bet ziemā tur spīd saule. Ja? Tā kā tādas mazas niansītes. Man te vesela virkne daudz jautājumu tev, bet es jūtu, ka tas ir vienkārši kaut kāds neatbildā. Zini, kā drīzāk ir tā? Vai patiesi tas ir dabiskais kopšanas veids, izmantojot to, kas ir mums dārzā, kas mums jau ir pieejams, vai ne tāds? Tā vajadzētu būt. Bet ja mēs skatāmies uz dārzu pilsētā, tad parasti tur ar tiem materiāliem, piemēram, ja mēs runājam par mulčēšanu, ir diezgan bēdīgi. Jo viss laiks sanāk, ka jāpieved klāt. Bet mums tomēr ir lapas. Kaimiņam ir lapas. Kaimiņš pļauj zāli. Sarunājam, lai viņš nenes to zāli uz miskasti, bet lai atdod jums, un jūs to izmantosiet. Ja, tā kā paskatāmies arī, kādi materiāli ir uz riņķi, ko vienkārši kāds kaut kur met ārā. Piemēram, mans kaimiņš bija ļoti priecīgs, ka es visu vasaru no viņa ņēmu zāli. Kur tu viņu liki? Viens no veidiem, kur es viņu izmantoju, ir visu dobi, piemēram, puķu dobē, ja, nepatīk likt sienu. Man tas netraucē, bet citiem ģimenes locekļiem traucē. Un tad šo te zāli, piemēram, daži centimetri, tur 3-5 centimetru biezumā, uzkājas uz puķa dobas. Viņi ļoti ātri apžūst, viņi nekarst. Ja mēs liekam biezākā slānī, tas sākās tās karšanas process. Bet, ja liekam 3-5 centimetri, viņi nekarst. Viņi jau no virsmas pārvēršās par sieniņu, apakšējais slānis paliek vēl mitrs. Pēc tam lieku atkal
pie nākamās pļaušanas atkal kaisu virsū, un tā apakšējā daļa jau sāk sadalīties. Jo tur ir mitra augsne, ir šis zaļais materiāls, ko tur visi tie mikroorganismi un dažādi tie kukainīši, tārpiņi visu pārstrādā un sāk veidoties jau varības vielas priekšaugiem. Bet, ja mēs runājam par mulčēšanu, tad jāatcerās, kādu augsni apseksi, tāda ilgi saglabāsies. Tāpēc ir vēlams apsekt ar mulču mitru augsni pēc lietus, pavasarī, kamēr vēl mitra, jo tad, lai saglabājas tas dabīgais mitrums. Bet cik interesanti, es to kaut kā nebija aizdomājusies par šo te mazo niansīti. Jā, man bija tāda, ka pārsvarā visas tās mācības ir nākušas no dzīves, ar tādu mazliet rūgtu piegaršu. Nu, protams, tad jau atcerās. Jo skola parasti ir ar rūgtu piegaršu. Un viens bija tāds, ka es iestādīju diezgan sausā laikā topinambūrus uz lauka. Man iedeva vienu tādu atziņu. Es domāju, salasījusies internetā visādas gudrības, darīšu tā, kā tur internetā māca. Un apsedzu ar kartonu un uzliku virsū sienu. Un tad, lai auga. Tās maliņas, ne tur, kur tam topinambūram jānāk ārā, bet tās maliņas. Pamaliņas. Jā. Es tāpat kā pavasarī uzliku, tā rudenī to visu novācu, jo tajā vasarā nokrišņu nebija daudz. Ne sienas, ne kartons, pat lāga nesamirka, un augsne apakšā bija tāda, kāda bija. Līdz ar to tas topinambūrs dzīvoja no tā mitruma, kas bija augsnē pavasarī. Viņš reāli vairāk nesaņēma. Cik caur lapiņām vēl, ja? Kad bija tas mazais lietutiņš. Līdz ar to, protams, man tur raža bija neliela. Un es par rudenī to visu novācu, to kartonu nost, man tur to ražu pat lāga nebija ko novākt, to gabaliņu uzara. Un tā kā uzara, tad ļoti skaisti sastādīja topinambūrus. Un tagad tajā laukā katru gadu par mani atcerās, jo katru gadu uzaug kāds topinambūrs. Un tas ir atkal tāds stāsts, ja mēs padomājam, ko mēs darām. Jo loģiski, ja tas lauks nebūtu ārts, bet viņš būtu tikai mulčāns, piemēram, dobīta, tad īstenībā ir tā lieta, kad es tagad cīnos un cenšos tādā mulčātā dobītē visu laiku audzēt tos topinambūrus, jo es tos bumbuļus izņemu, bet tik cik tur kāds tur paliek, tie tur atkal turpina augt. Bet viņi netiek speciāli pavairoti, netiek, tā kā ārta tā zeme netiek speciāli līdz ar to tā kā izplatīti. Jo ar aršanu līdzīgi tā kā ar mārutkiem kādreiz, ja mārutku lauks nebija iespēja atbrīvot no mārutkiem, jo visu laiku arot apstrādājot. Mēs viņus pavairojam, tas saknītes, sadalām un pavairojam, jā, viņus. Līdzīgi tāpat ir ar tiem topinambūriem. Tas, kas viņus grib, tam ir jāpūlās, lai viņi augtu, ja, bet tas, kas negrib, un visu laiku saka, es tikai aršu visu ārā, tas īstenībā tām aug, viņi tur griezamies, ja viņš īstenībā rīkojās tā, lai viņi pretēji taisni, lai viņi augtu, nevis iznīktu. Jā, tieši tāds. Kā tagad modē, tomēr tās nātris izmantot, un tā ir tiešām ļoti vērtīga lieta. Nātris gan matiem, gan pārtikā. Pamēģina viņu ieaudzēt dobē. Nātrei vajag labu augstu. Viņa tur tā jau liekas tur kūts aizmugurē, ka tur viņa tā kā auga un tur jau auga viss, bet īstenībā tā nav. Kūts aizmugurē ir ļoti labi, ļoti auglīga augsne. Un tur arī tā nātre auga. Tieši tā. Tu zini kā, laikam mēs esam tagad iesākuši to mulčēšanu, un laikam parunāsim mazliet par mulčēšanu. Es zinu, ka mulčēšana permakultūras tādā dziļā izpratnē, viņa daudzus biedē, vai ne? Tāpēc, ka, kā tu saki tā, no vienas puses, no otras puses, parunājam vispār par mulčēšanu. Kāpēc mums vispār būtu augi jāmulčē? Jo mūs skatās gan tie cilvēki, kuri vispār neko nezina, ja? Neko nesaprot, un man no pavasara raksta un zvana un saka, vai man mulčēt un likt virsū visam to, kuru frakciju vai drīkst mizu mulču, tātad skujkoku mizu mulču, kādu frakciju vai drīkst krāsainu, vai apakšā likt plēvi to, pret nezāļu plēvi, un vai var likt akmeņus mulčas vietā. Un tas it kā liekas tāds smieklīgs jautājums, pēc ka liekas tā, kā tā, tur šādi. Bet es pati zinu, ka pašā sākumā, kad mēs vispār sākām ar pat apzaļumot un piedāvāt cilvēkiem šo dobu izveidošanu, mēs domājam, lai cilvēkam vieglāk pēc tam ir ravēt un likām to pret nezāļu plēvi.
Pēc tam es sapratu, ka tā pretnezāļu plēve, viņai kaut kas nav tā, kā vajag. Kaut kas tā, ka jūti jau, tā kā nav, ja? Ka tie augi ar gadiem paliek vien bēdīgāk. Tu vienalga, ko var cīnīties, ja? Un tā jau pēc tam, kad tu sāc saprast to, kas tas tāds ir, tu saproti, ka neaizēja viņu likt vispār. Ja? Un ka mulčai un šai vispār tam, ko mēs uzliekam uz augsnes, un tas brīdis, kā tu pateici, pat mitrums, ja, ir nozīmīgs. Ja? Kas notiek? Varbūt tā tu man, es šausmīgi kā tev pajautāju, bet to procesu. Kas notiek, kad mēs uzliekam kaut ko virsū uz augsnes, to pašu, vai tā ir kartons, vai tā ir kāda veida plēve, un mēs kādu veidu mulču uzliekam. Kas notiek ar augsni, un kur mēs varam sabeigt, kur ir tie bīstamie momenti, un kur ir labie momenti? Visas mulčas materiālus es iedalītu divās grupās. Varētu teikt, organiskie un neorganiskie, vai aktīvie un pasīvie. Un ko tas nozīmē? Ja mēs izmantojam, piemēram, sienu, zāli, salmi, man netik mīļa, bet labi, tas viss ir tādi materiāli, kas var sadalīties, kas satur zināmu daļu slāpekli un zināmu daļu oglekli. Līdz ar to tur ir katram mazliet cita attiecība, bet to visu var sadalīt. Dabā tas ir dabīgs process, un dabā tā tas viss jau notiek. Otrs, ja mēs apsedzam augsni ar kaut ko neorganisku, piemēram, ar to pašu plēvi, tad tas netiek sadalīts, tātad papildus barības vielas augsne nedabūna. Tur jau pirmkārt jau tāda liela atšķirība, vai tu ar to mulču savu augsni barosi, vai tā barošana nenotiek. Mulčai īstenībā ir 3 tādas funkcijas. Un tad mēs līdz ar to domājot par to, varam saprast, kas ir mūsu labā mulča un kas varbūt ne tik laba mulča. Tad pirmkārt viņai ir jānodrošina augsnē mitrums, lai nenotiek mitruma izgarošana. Otrkārt ir optimāla augsnes temperatūra, lai nenotiktu pārkaršana vasarā. Un treškārt, lai augsnē piekļūst gaiss. Ja tev visas šīs 3 īpašības mulča nodrošina, tad tev ir ļoti laba mulča. 4. parasti tas ir papildus, ja mēs izmantojam organiskos materiālus, tā ir barības vielas, sadaloties mulča pārveidojas par barības vielām un notiek augsnes ielabošana, organiskās vielas atgriešana augsnē. Ja visas šīs ko es tikko minēju, lietas tā mulča pilda, ekscelenti, tad viss ir kārtībā. Ja kāda no šīm īpašībām tavai mulčai nav, tas sāc domāt, ka būs kaut kādas sekas. Jā. Un te ir tas moments, kurā iestādām skaistu jau 40-50 gadīgu augu, pieņemsim mūsu pašu nivaki, ja cilvēks zina bonsai koku, mēs iestādām augsnē, taču uzliksim plēvu virsū, lai nenāk ārā nezāli, jo tur taču nebūs smuki tad. Uzbērsim virsū akmentiņus, jo neskapēc liekas, ka noteikti Japāņi tā ir darījuši. Un tad tos akmeņus saber, un pēc tam man pasauc pēc gadiem 4, 5, 7, ka šie augi sāk slimot. Šie lielie augi, un kuriem būtu jādzīvo varbūt pat 150 gadi, un tā tas ir normāli, ja viņiem ir labi apstākļi, viņi jaunajās dzīves vietās sāk iet bojā. Un te ir tas stāsts, man mīļie klausītāji, tad, kad jūs uzliekat šo te pret nezāļu plēvi, jūs saprotat, kāds process notiek. Tā vietā viņi ko dara? Viņi neelpo, vai ne? Jā. Kas tur vēl apakšā rodās? Atkarībā kādu tu to plēvi uzliec. To melno pieņemsim, kas tas tā kā. Jā, ja tur viņai kaut kāda, ja viņa tā kā cukurmais, tā vēl iet gaisa cauri, gan gaisa, gan gaisma, vēl kaut kāda, bet, ja tu uzkrāj virsū kārtīgi slāni vēl ar akmeņiem, tad tur minimāli tas gaiss iet cauri. Un tad tiklīdz kā tur gaisa nav, tad tur ir attīstās citi mikroorganismi. Un parasti ir aerobie, kuriem vajag gaisu, un tie ir tie, kas uzturās augsnes virskārtā, kas rūpējas arī par mūsu auga veselību. Liela daļa no tiem ir aerobi. Un anaerobie pārsvarā bieži ir tie, kurus mēs negribam, kas ir patogēnie. Un augiem tomēr, lai būtu augsnes virskārta auglīga, viņiem vajag, lai būtu sakņu veselība, viņiem vajag tos aerobos, kuri var elpot, kuram ir tas gaiss. Un tiklīdz kā mēs tur
noslēdzām to virsmu ar tādiem mulču materiāliem, ka cauri neiet gaisa, tad tur būs tiem, kuriem nevajag to gaisu, un tie ir tie, kas parasti ierosina tos augu slimības. Nu, jā, un īstenībā mēs to redzējām pēc mūsu plūdiem, kas bija vasarā. Atceries, bija šogad ļoti liels tāds slapjums, un bija tik liels tas slapjums, un tik ilgi viņš bija katastrofāli ilgi, tā kā ūdenī pastāvēja. Tas izskaloja augstu un vēl noturējās ūdens. Un tā doba, kurā mums bija magnolijas, arī, lai būtu vieglāk kopt. Es uzliku, štruns ar to uzlikšu, man jau saknēm nebūs. Tās magnolijas ļoti cieta, un tikai pateicoties tavam ieteikumam, es norāvu to plēvi nost. To tur neteicu, bet, teiksim, es norāvu to pret nezāļu plēvi nost, riktīgi riņķī, salēju kārtīgi ar subtimikus, atjaunoju. Tāds visiem tieši mikroorganismus. Es sapratu, ka tur viss ir beigts. Es vienkārši sapratu, ka tur ir beigts un man ir jāpapildina. Jā. Tev tur tā laba armija jāielaiž iekšā vienkārši, kas cīnās pretīm. Jā. Un tā kā tas arī tie, kas klausās un tās plēvis jūs izmantojat, tad varbūt es jums no sirds iesaku lēnām skatīties veidu, kā no viņām tikt vaļā. Ja runa ir par šīm te plēvēm, tad, piemēram, šogad ļoti labi redzēja, ka nav sniega. Un tiklīdz kā ir saulīte un vējš, tagad beigsies sali, sāksies pavasara saule, tas tā izžāvēs to augsni. Tad varētu teikt, piemēram, to izmantot kā augsnes piesakšanai kaut kādā laikā. Ja jūs to gribat izmantot pa vasaru, gribās, lai tur tā smuki ar akmentiņiem, labi, to saliec, bet rēķinies pēc tam tev jāņem ir nost. Uz ziemu. Tad ņem nost un ļauj tam kokam augt pa ziemu dabīgi vai augam, un pēc tam domā, lietas atkal vēlāk virsū. Skaties, meklēt kaut kādus risinājumus. Akmentiņus jau uzliek, tāpēc, lai būtu vieglāka dzīve. Te katru gadu jāņem nost, izrādās. Redzi, ja ir, meklē risinājums, ja gribi pavasar tos akmentiņus, tad domā, kā tu tam kokam tomēr dosi tu atbalstu. Ja par lielu naudu nopirts, jāaug ir priekš manas un vēl priekš manu bērnu dzīves, ja tam kokam, bet kā tad tu viņam dosi tu atbalstu, kā tu viņu uzturēs? Varbūt ir kāda cita veida, ko tu esi gatavs tā kā izmantot, kādu citu mulču. Īstenībā es esmu nevelti, ja mēs skatāmies Pinterestā un tās bildes, kuras Pinterestā ir nevis mākslīgi kaut kur Vācijā vai Polijā veidoti, kaut vai šie paši Japāņu dārzi, tad ievērojam, paskatieties, kur ir riktīgi kaut kāds Kyoto dārzi un tā tālāk. Tur pie auga nav akmeņi, tur nav smilts, tur viņiem ir dabiski, ir šīs smilts, kur var, bet pie saknēm viscaur ļoti lielā teritorijā ir sūna. Tie nav akmeņi. Ja? Tā kā šīs arī mazas niansītes, kuras citreiz, kad mēs skatāmies uz bildi, mēs neievērojam šo atšķirību. Ja, un tur ir kaut kādi tie dzendārs, kurā ir blakus ir šie akmens krāvumi un ir arī ar grābeklīti izgrābtie, tā veidotos tos zīmējumus, bet viņi nav pie pašiem augiem. Ja, un tos arī, kad mēs skatāmies mazliet vienkārši tādai galvas musināšanai šīs te saruna ir, tā kā mēs musināsim tālāk. Starp citu, tie, kuri izmanto pļauto zāli hortenzijām, hortenzijas aug lieliski. Īstenībā neko tad vairs nav jālieto. Vienkārši tu uzliec pavasari. Es zinu, ka mūsu pieredze ir tāda. Man ir klienti, kuri tikai uzliek uz pavasari vecus kūtsmēslus un sāk pļauto zālīt likt tālumā. Viss. Viņš izmanto, kādu saka, 2-3 centimetri, uzliek ūdens un viss, un dārs ir brīnišķīgs. Bet kā darīt ar priekšā, teiksim tā, labi, mulčēšana. Mēs atkal, tātad plēvi, es arī esmu sapratusi, ka tā ir ļoti, ļoti bīstams ilgtermiņa pasākums. Bet pēc idejas arī, iedomājies plēvi, ja tu uzliec to plēvi, ne tu var kroksiņu iespraust, ka tur... Nē, tev tā kā iestādi tā paliek... Jā, tur it kā tu griez un beigās tās plēvis viss tāpat pa gaisu, viss tās ļerpatojās, ja? Tād. Ko tu saki, pieņemsim tā, pamatmateriāls, ko veiklā ienākot, ir šī te mizu mulča, priežu mizu mulča. Ja tu izmanto priežu mizu mulču, tad atceri, tad ir... Tur ir kaut tāds negatīvs pieredzes stāsts no manas dzīves, kad mēs domājām, ka sākām vispār domāt par permakultūru. Pašos pirmsākumos nebija nekādas zināšanas, salasījāmies atkal
internetā, kad mizu mulču vajag likt, un tad nebūs jāravē. Tas pirmais mums bija tas, kad bija liela platība, kur jāravē, un vienkārši fiziski to nespēja izdarīt. Mēs domāts darīts ābeļu mizu mulču mums bija, un zaru mulču sabērām, kaut kādos tur, pie 10 centimetri tādu kārtu. Viss izskatās pirmā mirkļa ļoti skaisti, priecīgas, un pirmā sezonā vēl bija tīri nekas, nākamajā sezonā jau sākās. Vienkārši augi bija viena daļa izkritusi, bet tas bija citu iemeslu dēļ, kāpēc viņi tur izkrita. Mēs sasējām kālīšus. Dobi ir jāizmanto, un tie kālīši izauga apmēram 5 līdz 10 centimetri un stāv, un tālāk neaug, un uz vasaru beigām liena dobē apakaļ iekšā. Mēs nesapratam, kas pa lietu. Mizu mulča ir, tīrs ogleklis, celuloze, tīrs ogleklis. Mikroorganismiem, lai kaut ko sadalītu, vajag gan oglekli, gan slāpekli. Kur tad ņem to slāpekli? No augsnes. Mums augsne bija tik nabadzīga, ka tas kāls nespēja vispār, viņš izauga tik, cik vēl minimāli tā sēklai bija spēks un cik viņš kaut ko tur varēja, un viss, un tā arī palika. Ja es lieku mizu mulču, tātad man apakšā kaut kas ir bagātīgi jāpaliek, bet mizu mulču sadalīsies garākā periodā. Tas nozīmē, ja startā es palikšu apakšā slāpekļu avotu, vai tur zaļu zāli izdomāšu, vai kūtsmēslas, vai kompostu, vai kaut ko, tas negarantē man uz tiem 3-4 gadiem, kamēr tā mizu mulču sadalīsies. Man jau, tad ir, pēc tam man būs jālej kaut kas, ja es neņemu viņu nost, tad jālej kaut kas šķidrs. Tad es varu liet, piemēram, zāles raudzējumu taisīt. Vasarā. Vasarā, jā, liet. Līdz pusdienu. Minerāla mēsla mums vēl atliek, ja. Tad tādā veidā, jo, ja es to mizu mulču negribēšu ņemt nost, vai arī ir variants atkal skrāpē viņu nost, liec kaut ko, to pašu zaļo materiālu apakšā un ber atkal to mizu mulču virsū. Tas tad būs katru pavasari. Tātad jebkuru šo te materiālu, kas lēnām sadalās, kas izskatās kā zariņa, vienalga, tas ir, vai tā ir miziņa, vai tā ir skujkoku izcelsmes, vai tā ir lapkoku izcelsmes, saprotam to, ka tā sadalās. Un sadalīšanās procesā viņai ir nepieciešams no kaut kurienes ņemt vielas, un, protams, slāpekli. Bet slāpeklis ir tas, kas veido auga zaļo masu. Un, ja augam pietrūk šī zaļā masa, viņš neaug. Un, lūk, ja mēs ņemam kaut kāds mūsu puķu dobas, kur mums pavasari vajadzīgi ir šī te zaļā masa, tad, protams, jāsaprot, ka ja tā vecā mulčiņa varētu būt, kas ir 2-gadīgi, 3-gadīgi nostāvēs, viņi sāk ņemt nost, vai ne, to slāpeklītu pavasari. Tīri teorētiski. Atkarīgs, viņi jau visu laiku ņems to slāpekli no augsnes, vienkārši cik tev tā augsne ir bagātīga, kurā mirklī tu to pamanīsi. Jo tā mizu mulčiņā viņai iekšā, viņai nav slāpeklīši, tikai ogleklis. Mēs runājam par bagātīgu augsni. Tas ir tāda ļoti īpatnēja tēma. Protams, jo mēs vairāk esam dārzā, jo mēs ļoti labi saprotam, ka bagāta augsne nav tāpēc, ka viņa melna. Ka tur ir citi kritēriji. Ja? Un vienalga, es redzu, ka pat apzaļumotāji, kur ilgus gadus nodarbojas ar to, viņš domā, es paņem sijātu augsni, kas ir ilgi stāvējis lielākā audzē, atvedu, izlīdzinu objektā. Vai arī es esmu uzbūvējis mājas, arī zinu, kur tā sijāta augsne tur ir rajonā, ja? Es izlieku un saka, man ir laba augsne. Ko tu par šo, teiksim, to apgalvojumu laba augsne? Vai tas ir tas pietiekams moments, ka viņa melna, ka viņā ir kādreiz vecmāmiņa varbūt stādīts, vai arī viņam ir dārs? Un vecmāmiņa kādreiz tur visu kaut ko stādījos, bet mēs esam pārņēmuši pēc 20 gadiem šo dārzu, kurš nekad nav vairs kopts tālāk, jau mēs sakam, man ir laba augsne. Šis jautājums, teiksim, tas ir ļoti plašs, protams, un grūts jautājums vispār. Ja mēs runājam par labu augsni augu audzēšanai, nevis, teiksim, tā skaistu uzbēršanai un gabaliņu pārdošanai, ja mēs runājam par to, ka par auglīgu augsni, tad tur ir jābūt iekšā tomēr noteiktam organiskās vielas daudzumam, humusvielām, ko mēs tā kā saprotam, kas mums dod to auglību, un kas arī būs avots mikroorganismiem, barības vielas, dzīvot mikroorganismiem. Tad mums viņai ir jābūt dzīvai, tur jābūt gan mikroorganismiem, gan sliekām, gan dažādiem labajiem kukainīšiem, kas mums ir augsnē vajadzīgi. Viņai jābūt struktūrai,
ja viņai nebūs struktūra. Tātad iedomājieties, ieberam glāzē miltus un ieberam blakus glāzē zīriņus. Un tagad liejam iekšā ūdeni, līst lietus. Un tad mēs redzam, kāda, ja mums ir tā miltu augsne, kas notiek ar to ūdeni, kur viņš paliek, un kas notiek tajā zīriņu glāzē. Jo augsnē ir jābūt no granuliņām, no bumbiņām, un tās bumbiņas taisa visi sīki mikroorganismi, visi sīkie kukainieši, kas dzīvo augsnē, sadalot organiskās vielas. Tā kā dzīvai augsnei, auglīgai augsnei jābūt gan bagātai ar ar barības vielām bagātai, jābūt ar struktūru un viņai jābūt dzīvai, tur jābūt tai dzīvībai. Ja tas viss tev tur augsnē iekšā ir, tad tev arī tur viss labi augs. Nu, protams, jautājums, kāds ir skābums, to noteiks mazliet tas, cik tuvu tev cilmuielis ir augšai auglīgam slānim, bet to varēs pēc tam mazliet pieregulēt, ja tā kā viņi ir par skābu. Bet pirmais tas ir, ja šīs 3 lietas tev būs, tu būsi nodrošinājis, tas augs arī augs. Un tad saki, kad cilvēks saka, kuru man dabūt labu augsni, un tad vienīgais liekas, ka man taču jābūt, man jau kūts nav. Vai kūts ir vienīgais avots, kurā mēs tagad varam dabūt to salikumu, uzliksim kūtsmēslus un būs mums laba augsne? Vai mums tomēr ir arī citi varianti? Nu, es teiktu, ka daudz labāk par kūtsmēsliem tomēr būs komposts. Un lapas rudenī katrs ir laimīgs, ja atnāk otrs un tās lapas viņam pasaka, aizved projām, ja tiek no tām lapām vaļā. Un rudenī tieši šādi mēs varam savākt, un kādreiz lapa komposts skatījās vispār ļoti ekskluzīva lieta. Tā kā mēs varam gatavot kompostu un ielabot savu augsni ar kompostu. Ja mēs runājam par mulčēšanu, tad tāds komposts jums vairs nebūs vajadzīgs, ja mulčē ar organiskiem materiāliem, jo notiek jau kompostēšanās uz dobes. Uzliekam mulču, un tur arī notiek tā kompostēšanās un tā barības viela atgriešanai augsnei. Jo augsne ir tā kā banka. Pilnīgi tas pats. Ja es aizēju uz banku, man jāmaksā ir kredīta procenti. Mēs no augsnes paņemam ražu, bet vai mēs pat to pašu pamatsummu atgriežam? Mēs tikai visu laiku ņemam, nerunājot vispār par kredītu procentiem. Mēs tikai visu laiku gribam ņemt to ražu, bet mums ir jāatgriež apakšā, jo ražu mēs iznesam barības vielas no augsnes, un tās barības vielas jāienes apakaļ iekšā. Un komposts vai šīs te visas auga atliekas, kas ir, ko mēs varam sadalīt, vai nu sakompostēt, vai krāmēt arī kā mulču slāņos un kompostēt uz dobas, atkarībā kādas mēs tās dobas izvēlamies. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam atnest atpakaļ augsnēt šīs barības vielas. Bet pēc būtības jau tas nav sarežģīti, ja to iesāk. Vai tas ļoti sākumā sarežģīti? Kā ir? Nē, tas nav sarežģīti. Nē, tas nav sarežģīti. Sarežģītāk ir mainīt savu domāšanu. Tas ir tas sarežģītākais process visā tajā lietā, bet tad, kad es mainu savu domāšanu un pieņemu lēmumu, ka es tā darīšu, tad jau tas kļūst vienkārši. Un es ieteiktu to darīt pa mazam gabaliņam. Nevis tagad taisīt revolūciju un visā dārzā. Un tad, ja man kaut kas nesanāk, tad pārējie man nobakst vienā mirklī un es mainu savas domas un savu pieņemto lēmumu. Bet gan sākt pa mazam gabaliņam, izmēģināt, kas tas ir, saprast, kā es ar to visu jūtos, ko es varu, cik daudz man, piemēram, tie mulčas materiāli ir nepieciešami. Un man varbūt ir labs nodoms to darīt visā dārzā, bet man vienkārši fiziski nav šo materiālu tik daudz, un tad es to daru mazākā tajā laukumiņā, sākt pamazām, un tad jau arī nāk risinājumi. Kādā veidā tu ieteiktu sākt šo procesu? Un vai pie kādas rociņas es varu to tā kā mazliet, paiet ar tevi kopā vai kādu speciālistu? Kā sākt? Kā sākt? Tad februāra beigās, marta sākumā mēs taisīsim kursu, kurā mēs īsti paskaidrosim, kā iesākt. Kas ir tās galvenās lietas, kā ko darīt, kas jāievēro dārzā, kā sataisīt dobes, lai vairāk būtu viņās mitrums. Tā kā es ieteiktu tad atnākt uz šo kursu. Pagājuši gadu mēs taisījām šādu kursu, bet nebija, kurā mēs visas vasaras garumā stāstījām, kā ko darīt. Un bija iespēja dot šo atgrieznisko saiti, komunicēt, uzjautāt, tā kā mēs devām šo te atbalstu.
Ja šogad skatīsimies, ja būs interese par šāda veida kursu, tad noteikti mēs varam tādu darīt. Bet viņa ideja ir tāda, ka sākumā būs kā kā kurs, cik stundas tas ir paredzēts un kādā formā ir jau zināms, ne apmēram? Patreiz ir domāti 3 vakari, aptuveni kaut kāds 1,5–2 stundas. Tas būtu tā īsumā, lai dotu to saprašanu, ko vispār darīt, kāpēc darīt un lai pieņemtu lēmumu, vai darīt, vai varbūt, ka tomēr nē. Online, vai ne? Tas būs online, jā, 3 vakari, kamēr vēl ir ārā vēss, kamēr vēl nav dārza darbi un tam var veltīt laiku. Es labprāt gribētu, ļoti labprāt, tāpēc, ka es zinu, ka mēs taisījām augstās dobas, es atkal pie tās augstās dobas atgriežos, jo tas man bija kā tāds pierādījums tam, ka tas strādā. Jo pirms mēs taisījām augsto dobi, protams, internetā ir redzēts, vai likt vai nelikt iekšā papīru. Nes kāpēc visi lietoja to papīru. Ja? Tur tāds, kāpēc tas papīrs jāliek? Nu, kartons. Ja? Nu, to visu loģiku, ka tu saproti, īstenībā vajag interesanti ir, ja? Kad beigās nevajag to papīru, tev vajag kokus. Ja? Un pirms tam izmērcēt vēl. Ja? Un tas bija tāds wow. Ja? Un tāpat laikā nopirkta žurnālu un arī ir par augstajām dobēm. Un augstās dobes, piemēram, tiek saukt, tā liekas, nu, žurnālā var iegūt daudz informāciju, bet tur es arī apmūsu. Tur ir, piemēram, augstā dobe, kurai apakšā ir ieklāta nezāļu plēve. Dobes augstums 60 cm un ir ielikta apakšā nezāļu plēve. Bet es zinu, ka tu teici, tik līdz apakšā mēs kaut ko ieliekam. Tā vairs nav augstā dobe, tā ir puķpots. Tas ir puķpots. Tad līdz ar to no apakšas tu vairs nedabū nekāds mikroorganisms. No apakšas nav saikne ar dzīvu augsni. Tātad, ja nav saikne ar dzīvu augsni, tad tas ir tikai puķpots. Jautājums par izmēru. Mazāks, lielāks, bet puķpots paliek puķpots. Tā vairs nav augstā dobe. Un arī jautājums, ja 60 cm, tad apskaties, neliec zirgskābenē uz galvas to augsto zobi. Ja viņi tur apakšā, tad izroc ārā to zirgskābeni. Bet tādas citas daudzgadīgās nezāles, kurš tad tiks tiem 60 centimetriem cauri? Jā, jo tieši tagad mēs ar to mulčēšanas materiālu baigi strauji esam pārsteiguši pāri, bet jūs saprotat, ja, ka uz ko es vilku, uz to, ka uz savām kļūdām. Es liku kādreiz to pašu plēvi, man likās, es jau pie paša auga nelieku. Bet pēc tam es saprotu, ka tā augsne, ka tu noņem to plēvi, viņa ir pilnīgi cita, viņa ir sablietēta, viņa ir cieta. Un tu saproti, ka tur viņai vairs struktūra nav, kaut gan tu esi ierīkojis to dobu pat ar ļoti labu augsni. Irdeni. Un pēc kāda laika tā vieta nav irdena. Bet īstenībā augs, kuram tā saknīte jābūt tur apakšā, un viņš tā kā ir, viņš ir tajā noblietētajā klonā. Faktiski, viņam nav tur iespēja nekur ielaist to savu sakni, un viņam tur, labi, varbūt barības vielas sākotnē ir, bet gaiss nav. Jautājums, kāds mitruma režīms. Jā, un otra kļūda, ko es arī sapratu, savas pirmās kļūdas, kas bija, kurā izmantojot dažādus materiālus pavasarī, neesmu pievērsus uzmanību tam, ka tie izmanto tās barības vielas, kas ir vajadzīgas augam, to pašu slāpekli. Un es brīnos, kāpēc man tas augs neizaug liels, bet viņš tā kā muļļājās. Labi, pēc tam tu vasaras vidū kaut ko pieliec klāt, lai viņš izveidot to, vai drusku ātrāk, lai to ziedu vai kā, bet viņš nekādi nebadabūtu to pilno lapojumu, viņam nav šis krāšņums. Tāpēc, ka es saprotu, ka es esmu likus mulču pa daudz virsū, kaut kādas šīs lietas, kuras izrādās kaut kas cits apēta. Jā, tas ir tā kā tu arī teici par to, es uzberu minerālu mēslus, iestatēs dobu, uzliek to mizu mulču, un tagad vasarā likšu zālīt. Tu man gribi dzīvot saskaņā zaļi ar dabu. Tagad es tad jautāšu tev, kāpēc tu liec to mizu mulču? Smuki! Tāpēc, ka patīk. Man arī patīk, ka tur tumšs ir, bet varbūt, kad kā tu tur to zālīti tagad liksi? Pavirstē un neredzēs. Te jau ir apnikus tā doba, pavasarī gribas tādu brūnu. Tad rēķini, tā kā ir lietas, kas ir mazliet pretrunā, tad tu domā, tas skaidrs, ja tu uzliec to mizu mulču, tad tev ir jāiet tas viens ceļš, bet varbūt, ka tu vari izmantot, piemēram, kaut kādu kompostu,
ko tu vari kaisīt arī virsū, izmantot. Nu, mazliet, es teiktu, nejēdzīgi, jo komposts ir pārāk vērtīgs, to vajadzētu dot vairāk augam pie saknēm un tā kā augam dziļumā iekšā, ja? Bet es zinu, ka citi ir, kas taisa ar lapām tādu kompostu, lapas zāles un kompostē. Pavasarī viņš, protams, nav viss tāds sijājams, kad, zinu, viena daļa dārznieki izsijā un tad tikai to smalko nes uz dārza, pārējo liek atpakaļ kompostēt. Es esmu no tiem, kas saka, ka nav viss tā medicīniski jāizsijā, un ka to kompostu arī tad, ja viņš nav gluži, ka viņam vēl kaut kādas rupjās daļas, ka viņi var nest atpakaļ uz dārzu, ka nav tik traki dabā, ka tur nav tik traki ar Covidu, ka tur viens otru arī tiek galā, ja? Un šo te virsū var klāt arī un izmantot kā daļai kā mūču. Kā smuku tādu. Un arī kā smukumu, jo tomēr tur, ja ir zāle, tās nezāļu sēklas jau arī tur, man liekas, ka, ja tā ir pļautā zāle plus lapas, tās nedāļu sēklas jau tur nebūs, jo tā mauriņu pļaujot jau... Vairs nav tās tur nav kam sēties, tas sēkliņš, viņš jau visu laiku tiek pļauts, tur nav tās sēklas. Nu, pareizi, jā, tas arī īstenībā. Nu, kūtsmēslim arī īstenībā ir diezgan liela problēma. Ja gotiņas ēd un tur tās sēkliņas tur nāk viņas nav sakompostētas, tās sēkliņas nav izgājuši šo te procesu, viņas vēl ir dīgt spējīgas. Pēc kompostēšanās viņas vairs nav dīgt spējīgas, viņas tur ir vēl, bet viņas vairs nedīgst. Ja tas ir karstais komposts. Bet kā ar granulām, pieņemsim, ir šīs te kūtsmēslu, dažādi veidi vistu granulas, tur vistu kūtsmēslu un zirgu granulas. Cik es zinu, tad granulēšanas procesā ir nepieciešams karstums, un tad jau tā dīgtspēja arī aiziet. Jā, bet atkal, man liekas, ka ar granulām, pieņemsim, es ar granulām neesmu vispār strādājis, tāpēc, ka es tikai zinu, ka viņas varētu būt labas tīri teorētiski, bet mana baila no šīs koncentrēšanas, ka viņas ir diezgan koncentrētas, varbūt pa stipra. Es esmu lietojusi viņas ar mēru, tad nedaudz ir jāliek, tad, kad ir lietotas, jā. Man ir labi bija, bet mēra sajūta ir jāieslēdz. Mēra sajūta ir švaka lieta, jo es esmu gājis to brīnišķīgo laiku, kurā es neko nezināju. Tad es biju ļoti, ļoti laimīga, ka es uzzināju par sintētiskiem minerālu mēsliem. Es sāku atšķirt, kurā brīdī likt slāpekli, kurā kālī, kurā fosforu, kurā magnītu vai dienijās. Tu tur esi tāds farmacēts laimīgs. Un tik un tā vienā brīdī tas brūk, tāpēc, ka katrs gads ir ar ļoti lielu izaicinājumu. Un es saprotu vēl vienu tādu lietu, ja es priekš sevis varu atkost to visu sev uz daudz maz uz savā mazajā dobītē, tad, kad man jāiestāsta cilvēkam iesācējiem, tas ir neiespējami. Ja runā par šo te mulčēšanu, par permakultūru, tad ir iespējami, mēs esam kopā ar kolēģi, es esmu tāda vairāk pa gaisu. Kur tad tu pa gaisu tik zolīti runāt stāst? Vairāk pa gaisu tādā ziņā, kad man nav iekopts tagad tāds permakultūras dārs, jo tad es esmu šeit, tad esmu tur un parīt vēl kaut kur. Bet viņa dzīvo visu laiku uz vietas pie cēsīm. Un tur tiešām, var teikt, tur tie principi tiek ļoti stingri ievēroti. Var aizbraukt, apskatīties, kā tas vispār izskatās. Var parunāt un saprast, vai tas ir mans vai ne mans. Un tad pēc tam padomāt un saprast, kādas atkāpes ir nepieciešamas, kādas atkāpes es varu uztaisīt savā dārzā. Jo tur ir dārzs tiešām viss mulčēts ar sienu. Tur ir uztaisīti īpaši celiņi, tādi, ka celiņi baro dobes. Mēs parasti esam paraduši, ka mēs dārzā pa celiņu ejam un tur neko labu nevajag. Visu labo vajag dobē. Tur šīs dobes ir veidotas mazliet citādāk un augi īstenībā ēd no celiņa, ja tā var teikt. Un tad, piemēram, ir, kad iestāda rabarberu. Jā. Un rabarberam sāknē ir no augšas uz leju. Viņš tā sāk augt uz leju, viņš saprot pēkšņi, barības vielas ir tur. Un tā sakne pa 90 grādiem pagriežās uz to celiņu un turpina baroties no celiņa. Un visu laiku tās organiskās vielas tiek nestas, viss, kas ir, ko mēs parasti saucam par dārza atkritumiem, vai par tas, kas nāk no virtuves nepārstrādāts, tas viss tiek nests uz dārzu un likts iekšā šajos celiņos. Tiec, cik interesanti. Tās ir to vērtsādi, bet faktiski ir kā? Tā vieni saka, tu tagad liksi, tu visu ēdienus liksi kompostā, tur to zāli liksi par mulču, un tev dārs augs un griezīsies, tev nekā nebūs jādara.
tā jau ir otra galēja. Vieni baidās to darīt, otri saka, nekas nebūs jādara. Jādara būs jebkurā variantā, neatkarīgi no tā, kādu metodu jūs izvēlēsieties. Jo, piemēram, kaut kāda, cik viņai tur ir kaut kādi 200-300 kvadrātmetri dārziņš, tā ir viena govs. Tur tikpat daudz siena aiziet, cik vienai govī pa gadu. Tā kā, tas ir aptuveni 10 ruļļi siena, kas tiek uzlikt uz tā dārza, un katru gadu tas viss paliek tajā dārzā. Un tā dārza augsne veidojas auglīga. Ja agrāk, tā, kad viņi paņēma šo dārziņu, tad tieši bija tas variants, kā tu saka, vecmāmiņas mantojums, ja, man tūliņ tur viss augs. Nekā nebija. Tur bija, piemēram, tas ir tā kā zaķkāpos sarkanais akmeņdārzos, kas aug. Tāda zāle tur auga. Nezāles tās, kas tur auga, visas rādīja, ka augsne ir nabadzīga. Tur nebija neviena normāla pieneni pat. Nekā tāda, ko mēs esam parasti dārzā, tur balandas, pienenes, varbūt, kaut kādas tur vēl citas tādas nezāles tur nebija. Par tās nebija. Tur bija, tādas tiešām akmeņdārzā augi un nezāles. Un 3 gadu laikā došīgi strādājot, katru gadu barojot viņu tā kā govi ar 10 sienruļiem, tā augsne ir strukturēta, viņa ir dzīva, viņa ir auglīga. Kad izrauj ārā, izrok taisa to kontrolu rakumu, tad visi redz smuka tādām mazām bumbiņām. Un kad izņem augu, tad tā augsne turās ap sakņu sistēmu, nevis visa nogāžās. Nav pulveris un nav arī klucis, vai ne? Jā, un viss smuki tādās bumbiņās apkārt, tiešām bildes vērta, ja tas skats ir. Tas ir tas labākais piemērs. Tu saki, tu esi pa gaisu, man laikam šis te tagad ir vēl tuvāks, ja, šis gads, tāpēc, ka man kaut cerības dod. Tā šis pa gaisu. Tāpat jau noteikti nav pa gaisu, bet vairāk, teiksim, nekā es neesmu visu laiku uz 2 kājām dārzā. Es esmu visu laiku kustībā, tādā ziņā arī vairāk pa gaisu varbūt. Un es arī mazliet vairāk pieļauju varbūt kompromisus. Kādas tu pieļauj kompromisu? Tāds kompromiss kāds? Teikšu godīgi ir, es vienmēr esmu darījis tā, ka es uzlieku uz augsnes pļauto zāli, bet nevis ar zāles pļāvēju, bet ar izskapti. Jā. Fiziskas aktivitātes, nodrošina slaida vizdukli. To var redzēt. Uzliekot šo te zāli uz dārza, un tad es uzliku šo te, viņu varētu saukt pret nezāļu plēvi, ja? Tas, kas ir tā kā cukurmais, tikai melns variants. Jā. Un tad stādīju iekšā pēc tam tur savus ķirbjus. Bet tas ir viengadi, bet tas ir uz viengadīgam pasākumam. Piemēram, tādas atkāpītas. Tad es arī, ja es redzu, ka tā augsne ir slikta, sākuma periodā, ja, un es redzu, ka tas augsts mokās. Uzreiz nebūs tā, kā es uzlikšu to mulču, tā augsne apakšā ir tāda, kāda viņa ir. Tad, piemēram, pilnīgi droši es dodu mikrobioloģiskos mēslojumus uzreiz, lai tā augsne dabūna kaut kādu dzīvību. Un, ja viņam vajag, tad es arī ielieku to minerālu mēslu. Un, ja es redzu, ka man tā raža nebūs, ja es to neizdarīšu. Bet tad, kad es to augsni tā kā ielaboju, tad jau tur viss tās barības vielas ir. Es višķiņi paskatos, ko es kurā vietā stādu. Ja man ir jauktie stādījumi, tad man tik ļoti nav jāuztraucās par to, ka man tur būs izēstas konkrētas barības vielas. Bet, ja man nav jauktie stādījumi, tad man ir jāpadomā, ko es stādīju pagājušajā gadā, ko es tagad šogad sēšu vai stādīšu, tur ir par viengadīgiem stādījumiem runa. Bet uz tādiem kompromisiem es tā kā mazliet paeju. Bet daudzgadīgiem jau tomēr tur nav jēgas iet uz kompromisu. Nē, daudzgadīgiem stādījumiem tad tur noteikti nedrīkst. Nē, tur var mēģināt sākuma stadijā, kamēr mēs to augsni ielabojam, kamēr mēs dabūnam, ka tas rats griežās tā, kā mums vajag. Tikmēr ir jārēķinās, ka būs visādi brīnumi pārejas periodā un ka būs jāveic kompromisi un būs interesanti un varētu būt pārsteigumi gan ar pozitīvo, gan ar negatīvo zīmi. Protams, jo saproti, es zinu, ka pati kaut kādos eksperimentos, un kāpēc tu saproti, bet pareizi, tad taču veido vairāk tagad auga to daļu, ne augšu, bet apakšu, ja, kamēr tu redzi to sarunu, taču neaug tas augs, izrādās viņš sakne veidoja, ja, un kamēr to saproti. Starp citu, mēs tikko, protams, ka mēs stādījāmies priekšā,
tad mēs pieminējām bioefektu. Ja? Bioefektu, kur es negribu, lai pilnībā tevi visu laiku saka, kad bioefektu daira un bioefekts viens un tas pats. Ja? Tāds, ka tas ir viens nesaraujams veselums. Ja? Un, liekas, tu esi gan seja, gan šis te brīnišķīgākais konsultants vispār, kādas es jebkad dzirdējis savā mūžā, kad aizbrauc pie uzzināt par kādu līdzekli. Ja? Paldies tev. Es kaut ko tādu nevaru iedomāties. Es esmu vēl pedagogs, un varbūt tāpēc tas ir tas, kas vienmēr cenšos tam otram cilvēkam pastāstīt, lai viņš saprot. Un varbūt tas ir tas, es neesmu gan daudz strādājis par pedagogu, bet... Talants. Tā ir bet tas varbūt ir, tā kā... Lūkoju pastāstīt cilvēkam tā, lai viņam ir viegli saprast un nesarežģīt viņa dzīvi. Jā, bet šie līdzekļi, ar kuriem tu strādā, viņi ir gan sarežģīti brīžam, parastam cilvēkam, liekas, bet tu ļoti viegli par viņiem izstāsti. Un, protams, ir materiāli, kur cilvēki jau sen pazīst, tā trihodermīnu, ja, kad liek tomātu bez trihodermīnu vispār vairs nestāda, ja, tāpēc, ka zin, ka tas taču varētu pret slimībām, tāds tā kā pamatlietas, ja. Un tā, protams, atsevišķu raidījumu par bioefekta līdzekļiem mēs varētu uztaisīt. Tas būtu vērtīgi, ja? Tāpēc, ka bioefekta līdzekļi tiešām ļoti daudz ir palīdzējuši mūsu ekstremālos dažādos situācijās. Un pagājušajā gadā eksperimentējot ar tiem, mēs esam redzējuši kāda liela starpība. Ja? Ir arī dekoratīvo augu audzēšanā un glābšanā. Faktiski mēs ar glābšanu daudz kārt nodarbojamies. Par to mēs citreiz parunāsim par šiem līdzekļiem un noteikti atsevišķi uztaisīsim. Bet jautājums, man interesē ir cilvēcīgi, kā tu tiksim tā, permakultūra, darbs bioefektā, kādā veidā tas tā kā paralēli gājis vai izvēle bijusi izstāst mazliet tā, kā tas viss ir noticis? Mums ir permakultūra vispār aizsākās ar to, kad es gāju pa lauku un skatos pļava. Dārznieka ir uzplēsta pļava un dārznieks stāda ārzniecības augus un taisa ārzniecības augu dārzu. Es tā gāju garām, domāju, kurš trakais tagad šito visu ravējs. Izrādījās, ka tā trakā bija es. Un tad 300 kvadrātmetri, tur no viena gala sāc ravēt un netiec nemaz līdz beigām, ka saprot, ka jāsāk jau atkal no tā pirmā gala. Un tas bija tas iemesls, kāpēc vispār sāki meklēt variants, kā tad vēl darīt citādāk. Nevar būt, ka visi cilvēki uz planētas to vien dara, kā traki ravē. Un tad pamazām atradu šo tehniku, ko sauc par permakultūru, sāku par to mācīties, interesēties, un tā tas aizgāja. Cik tas sen bija? Apmēram? Kaut kādi, aptuveni 14 gadu atpakaļ, 15 gadu atpakaļ. Apmēram tā, bet tā bija dzīves nepieciešamība, tā kā kaut ko to darīt. Bet interese par tādu zaļu dzīves veidu tā kā bijusi jau sen. Skolas laikā savāca ārstniecības augus, sažāvēja tējas, sarakstīju uz katras burciņas virsū, kam tas paredzēts, ieliku skapītē un teicu, mammai, tagad dzersim šīs un darīsim tā. Man mamulīt, protams, kaut ko no tā visa zināja, bet ne to, ko es tur tajā mirklī biju ārstniecības grāmatas izstudējusi un salikusi visu tā. Tagad tā, tieksme jau bija no seniem laikiem, bet dzīvei mainoties, meklēju jaunu darbu un ieraudzīju bioefektu. Biju šo to jau zinājusi. Bijām kādos pasākumos, semināros jau tikušies ar bioefektu pārstāvjiem, bijām iedevuši mūsu burju dzīves zāļu raudzējuma paraudzeņus apstīties, palūguši, kas tad mums tur iekšā ir, jo to burju dzīru mēs gatavojām ar biomiksu. Un tad nesmird. Tad nav tā, ka nevar iet tai pašā dienā, kad aplej dārzu, ka nevar iet uz balli, ja, jo zina, ka smirdēs tā kā no kūts. Ja ar zāles raudzējumu apliesi dārzi, ja? Bet nē, mierīgi, varam pastrādāt, visu salikt un jau pēc tai pašā nomazgāties un uzreiz iet uz bāli. Mēs šito te dziru, par šo te dziru pavisam īsi uztaisīsim pašās beigās ļoti īsu recepti. Paņemiet pildspalviņu, lai būtu tāda jēga ar
teiksim, ar padomu. Es zinu, ka visiem dārzniekiem vajag padomu, ko viņš var pēc podkāsta ņemt un izmantot dārzā. Un tad uz beigām mēs uztaisīsim šo te mazo receptīti. Jā, labi, apsolamies. Apsolamies, jā, pēc mirkļa. Jā, jo tiešām tā dzira, jo zāļu virces, mana mamma laista pa dārzu, viņa saka, nē, es vairs nekad viņu vairs nelaistīšu, visi kaimiņi kreņķīgi, mēs arī atkal to ar savu dziru, bet šogad viņa laistīja pa smaržīgam. Pēc tavas receptes, jā. To mēs esam uztaisam, jā. Īstenībā es pat brīnījos, ka es uzzināju, ka tas nav tavs pat uzņēmums, jo tu tik ļoti tajā, ka man esi pārliecināta, ka tu esi līdzīpašniece. Nē, es esmu Irīnas darbinieks. Vienkārši brīnišķīgs. Es esmu darbinieks, kuram ir daudz dažādu pienākumu. Viens no tiem ir arī veikaliņa uzraudzība. Un jāteic, veikaliņā man bija tā brīnišķīgā iespēja izveidot to vidi tādu, kāda man pašai patīk. Ar augiem. Jā. Tā, ka man patīk tur strādāt, patīk ieiet un kuras jūtos labi. Un ņemot vērā visus savus talantus, man patīk, mums katram patīk otru pamācīt. Tad tur veikalā īstenībā es varu izpausties šajā ziņā, īstenībā gūt gandarījumu no tā, ka es cilvēkam varu pastāstīt un būt nevis vienkārši kratot pirkstu pamācīt, bet būt noderīga. Un man liekas, tas ir tāds fantastiska lieta, ka tu vari darīt savu darbu un justies noderīgs. Nevis, kad dari mehāniski, bet kad tam visam ir kaut kāda jēga. Tu esi ļoti noderīga. Tu esi ļoti noderīga. Man prieks, ja es varu, ka cilvēks atnāk un viņam ir kāda vajadzība un es varu viņam palīdzēt, tas īstenībā ir gandarījums dienas beigās. No šiem līdzekļiem, šiem te mikroorganismu mēslojumiem, kur ir tavi 3 top nosauciņas? Pirmais absolūti Subtimiks. Jā. Absolūti. Un jautājums, ja kādreiz mēs runājam trihodermīns, kuram dārzā nevajag trihodermīnu, tad es varu tagad teikt, kuram dārzā nevajag Subtimiks. Visiem vajag. Tas ir viennozīmīgi, tas ir visam. Tas ir absolūti visam. Tad man ļoti patīk arī vitamīns un strādāt ar vitamīnu. Un tad pārējie jau tie būtu tādi divi topa produkti. Un tad pārējie jau tā kā bacilons, kuram mirkļiem tāds ļoti daudz es viņu profilaksē arī izmantoju. Un profilaktiskais, tas būtu baciloni, ka izmanto pirmkārt profilaktiski, un pēc tam tikai pie problēmas radušās. Tā kā, par vitamīnu egoistiski atkal ļoti. Par vitamīnu, jo Subtimiks po efektu es esmu ļoti redzējis tieši magnolijām. Es tā redzēju, kā pēc salnām, kā arī pēc lietus tām gāzēm, kādā veidā, man liekas, ka pateicoties viņam arī pacēlās mūsu augi un arī mūsu klientiem, kuru paspēja to izdarīt un laicīgi piezvanīja un tiešām sam sūtīja bildes, ka ir. Jā, Subtimiks augsnes tā kā atvesaļošanā un augam ir, es teiktu, neaizvietojums. Neaizvietojums, vienkārši neaizvietojums. Tas bija tādā ātrumā un ātrumā gāja bojā tie augi un ļoti ātri atjaunojās. Par vitamīnu, vienkārši tā vitamīna, tā būtība, tur atkal citi ir iekšā brīnumainie mikroorganismiņi. Tur pilnīgi citas lietas, jā. Jā, tur ir citas lietas. Un kur tu viņus iesaki tā kā pamēģināt, lai redzētu viņa efektu? To var izdarīt tagad. Katram mājās ir kāds puķpots. Sataisām šķīdumu, 20 ml uz litru ūdens un aplaistam un apmiglojam. Tā kā mēs aplaistīsim, tas veicinās sakņu sistēmas attīstību, jo lielāka, plašāka sakņu sistēma, jo vairāk augs var uzņemt varības vielas. Un otrs, ja mēs uzmiglojam uz lapiņām, tas uzlabos fotosintēzi, mazinās stresu, īpaši tagad ir sauss gaiss telpās, augam stress. Ir arī karsts, tad atkal vēsāks, atkal augam stress. Un tas to mazinās. Un veicinās arī, piemēram, sānzaru veidošanos, vairāk ziedpumpuru veidošanos. Ziemassvētku kaktusu apmiglo ar vitamīnu ļoti labi var redzēt uzreiz no tām vietām, kur tie posmi savienojās, šaujās ārā mazas saknītes. Tas parāda to, ka arī cik spēcīgs tas ir kā apsakņotājs.
kā to var izmantot arī spraudiņu apsakņošanai, jauno stādiņu apsakņošanai, audzējot stādus ļoti vērtīgi. Šobrīd sēšana sāksies tagad taču marta sāksies sēšana uz palodzēm, tad iesaku tomēr augsni apstrādāt vai nē vēl? Vai tikai tad, kad es ieteiktu, parasti tās ir puķu smalkās sēkliņas. Tad mēs izkaisām sēkliņas, uzmiklojam vitamīnu, un tad, ja ir jāapkaisa ar augsni, tad apkaisam sēklas ar augsni. Un tas dos sēklai vairāk aktivizēs to viņa dīkšanas enerģiju, to spēku, un tiklīdz kā saknītes nāks ārā, viņa arī uzreiz būs tas vitamīns un saknīte augs spēcīgāk. Tad, kad stādiņš jau ir mazliet paaudzies, tur ar pāris īstajām lapiņām, tad atkal aplējam augsnīti, lai stimulētu sakņu sistēmu. Un, ja tas ir augs, kuram nav jāstiepjas garumā, tad droši arī miglojam. Tāpēc, ka viņš jau kuposies citādi. Un tad viņš būs tā kā bišķiņ, bet nedaram to katru dienu, atkal ieslēdzam mērsajūtu, tur, piemēram, reizi 2 nedēļās. Viņš iedos viņam, lai viņš ir tāds, druknāks, tāds pamatīgāks, tāds vairāk kā zemnieks, varētu teikt tā, nevis kā pilsētas preileni, lai viņš ir tāds zaļāks, spēcīgāks, kuplāks. Jā, mums šobrīd kas ir istabas augi? Istabas augi faktiski ir dienvidu augi, tropu augi, kuriem mazliet pietrūks saulīte, gaismas šobrīd, vai ne, īsa diena, ir īsi šīs stundas, un tad jau pilni interneti ir ar to, ka ir tās dažādas maliņas brūnākas, paliek tāda viela, pietrūks tāda viela, pietrūks tāda. Protams, vielas jau neaizvietos pēc savas būtības, bet daudzkārtē viņš var piepalīdzēt uzlabot šo augsnes visu dzīvīgumu. Ja nav to barības vielu tajā augsnē, tad maza būs tā ietekme, jo tomēr augam barības vielas ir nepieciešams, tāpat kā mums pilnvērtīgs uztvers, tāpat arī tam augam, bet tomēr mēs viņam varam mazināt šo stresu, uzlabot viņa fotosintēzi, dot viņam tādā veidā to atbalstu. Un tad, protams, tiklīdz kā ir iespēja un laiks ir pārstādīt, tad ir jāpārstāda tas augsne, noteikti jāuzlabo augsne, vai arī jādomā papildus par kādu mēslojumu. Jā, tas ir jo jāatceramies to, ka puķpods tā ir slēgta vide, kuru vai mēs esam citreiz varbūt pārsāļojuši ar šausmīgi lielām minerālu vielu daudzumu, ka viņi jau ir pārāk vide, kurā augam pat vairs nepatīk, ja ne tikai nekā tukša, bet varbūt ar mīnus zīmi, varbūt tukša viņas šīs, tas ir cits stāsts, ja? Jūs saprotat, ka līdzekļi arī var palīdzēt šie mikrobioloģiskie, ja mums ir arī barības vielas, ja viss šis kopums ir. Viņš, protams, uzlabo, piepalīdz, bet viņš nevar atrisināt kaut kādu ļoti būtisku trūkumu, kas ir, vai skābums kaut kāds augsnei neatbilstoši, viņš īsti nesanāks, bet katrā gadījumā mana mamma ar Suptimiksu tagad visu laista. Ak, Dievs, kā viņai zied, gan Ziemassvētku tas kaktus, pāri malām, bija tāds nīkuls, viņa gadiem nevarēja, viņa saka, kāpēc visiem zied, man nezied, un viņi tur visādi to eksperimentot, sāk ar Suptimiksu, viss aizgāja, es pat brīnos, tāpēc interesanti, kas tur kur viņas kļūda bija kopšanā, ka pēkšņi šis piepalīdzēja. Ja? Tādā ziņā. Suptimiks palīdz augam uzņemt fosforu kāliju. Tāpēc, ka dažkārt tajā augsnē tas fosfors, bieži tas fosfors ir, bet viņš nav tādā formā, ka augs viņu var uzņemt. Un pārvēršot viņu tādā formā, ka augs var uzņemt un izmantot, fosfors jau priekš ziedu veidošanas ir nepieciešams arī un kālijas. Īsnībā jau ļoti liela tēma ir ūdens, ko mēs laistam. Ja? Un tā ir atsevišķa tēma, ja, kur ūdens, mēs varam visu kaut ko sagatavot, bet ja tas ūdens ir tāds, kas samazina kālijas spēju vai izskalo viņu, vai tā arī ir tāda liela bēda patiesībā ūdens ķīmiskais sastāvs. Tā tas ir, ko mēs laistam. Jā. Tāpēc, piemēram, arī dārzā ir novērots, ka daudz labāk auga, ja viņas laist ar lietus ūdeni, ne kā ar krānu ūdeni. Daudz labāk auga. Tā kā, tas ir arī runa par resursiem, ja runājot par permakultūru, tad runa par resursiem un šo te ūdeni savākt un izmantot dārza laistēšanā. Es visu laiku domāju, ko te es vākšu, ja man taču ir milzīgie hektāri, ko tad es te vākšu, bet tagad es nodarbojos ar saviem bonsai kociņiem, kuriem ir jāaug šajā 3 centimetru dziļumā, faktiski nekur. Ja,
kur auga iestādīšanā mēs izmantojam tikai dabiskos materiālus, nekāda ķīmiskos, sintētiskos minerālu mēslojumus mēs nedrīkst lietot, tādāk tas ir īstermiņa pasākums, un laistīt tikai ar lietus ūdeni. Un es saku, jā, bet tas lietus ūdens jau arī sāļi, tur skābi, visi tie lietu, tā pretošanās tāda, ja? Nu, es taču varu, man ir izfiltrēts osmo, tur mēs taču ceram to paši. Mēstars saka, nekādā gadījumā, tikai lietus ūdens. Tad tavs bonsai kociņš nenodzīvos ilgi. Ja, tā kā ļoti interesants tas moments, kurā pat, ja tu gribi ar augu nodarboties ilgāk, profesionālāk. Man liekas, kā tu uzbēri minerālu mēslojumu, tu esi profesionāls, ja tu tur izlaid cauri filtram ūdeni, tu esi profesionāls, bet īstenībā tu esi profesionāls tad, kad tu māki izmantot pļauto zāli, kad tu māki izmantot ūdeni no jumta, no gaisa. Ja, tāds. Ļoti interesanti, un ar pārēju. Ļoti interesanti. Ļoti. Tas ir tāds interesants. Saki, lūdzu, kā tu jau izstāstīji savas kļūdas, visinteresantāk jau ir kļūdas. Tu izstāstīji savas kļūdas par saviem toponamburiem, tas ir traki interesanti, ja, un kādas vēl ir, tavuprāt, galvenās kļūdas, kad cilvēks tikko iesāka, tur vai kaut ko no tiem procesiem, ja, kur viņš izdara, liekas, es taču izdarīju visu tā kā vajag, un kur ir tā tipiskā kļūda, un tu jau zini, tu to izdarīji, pieņemsim, es nezinu, kaut kāds studentu kļūdas galvenās. Viena no tādām kļūdām, ko nevajadzētu darīt, mainīt savus lēmumus. Ja pieņēma lēmumu, tu tā arī dari. Un varbūt tas ir konkrēti par mulčēšanu. Ja es izmantoju mulčēšanā sienu, šodien lieku uz dārzu, pēc 3 dienām man ģimenē pasaka, ka tā un šitā vai es ietekmējos no vēl kāda cilvēka, un es to tagad sienu vācu nost un nesu apakaļ, tad es darbojos kā sējējs, jo visas tās sēkliņas no tās siena jau tai dārzā ir izbirušas. Un tad ir bēdīgi. Bet tā, ja mēs to sienu uzliekam, viņas tur nokompostējās vai kā? Vienkārši, lai viņas varētu uzdīgt. Protams, mēs tādas lielās nezāles kā zirgskābenes un dažus neliekam uz dārza virsū, jo tur ir pietiekami spēcīga sēkla, kas dzīsies cauri visai tai mulčai, arī sienu mulčai, biezākam slānim. Bet tās citas, ja es lieku, viņai jau nav iespēja uzdīgt, viņai nav gaisma, viņa jau ir apakšā tur. Starp citu, bija ļoti interesants moments, ka mēs to augsto dobu taisījām, tad, protams, bija ne tikai nezinātāji, bet bija arī mums apzaļumotāji, tādi zinoši apzaļumotāji. Un pirmais bija, man tā uz auss saka, Antra, tu paskaties, tā ir liek iekšā tajā tur vienā slānī mēs liekam iekšā zaļo masu, gan noplēsto, gan ar saknēm. Un liek iekšā dzīves, gandrīz vai zirgskābeni gluži nē, bet tādas nopietnas pienenes un viss tā tālāk. Ja? Un kā tā, bez nokompostēšanas, tādas viņas tur tiek ieliktas. Ja? Viņas taču nāks tur ārā. Es saku, ja nāks, es pateikšu. Eksperimentējam. Iznāca? Neviena neiznāca. Es vispār arī neravēju nevienreiz. Redzi, tāpēc, ka jautājums, kā tad, pirmkārt, viņa ir tik ielikta, ne tā, kā viņai patīk augt. Jā. Tas ir viens. Un tur taču nāca virsū citi materiāli. Arī viņa bija tādā vietā, kur viņai ir jākompostējas. Viņai nebija varianta. Viņa arī nokompostējās. Viņa arī nokompostējās. Protams, ja tā saknē, ja viņa tajā, ja būtu uzmesta, citreiz arī mēs izraujam ārā, turpat nometam virsū, lai viņa tur pažūst un tad sadalās. Ja viņa sāk augt, tad arī tā nezāle grib augt tajā slānī, kas ir starp mulču un augsni, tā daudzgadīgā nezāle. Un ja viņa pacels man galvu, tas viņa paraušu un ļoti viegli iznāks ārā ar visu sakni, un es viņu turpat tā kā nolikšu. Jā, tā kā tas bija tāds interesants brīdis. Es zinu, ka mēs uztaisījām vienu speciālo video, kā taisīt kompostu no sadzīves atkritumiem. Es vēl ceru uz viņu. Jā, ka mēs viņu iepublicēsim. Viņš būs, jo tagad arī mums top jauna mājaslapa, bioefektam top jauna mājaslapa, kas drīzumā nāks klajā. Un es domāju, ka tur arī tas video iekšā būs.
Viņš ir bezmaksas. Un to varēs noskatīties, un ja mēs viņu tur nepaspēsim vēl iekļaut, nu, katrā ziņā uz pavasara sākumu, tad, kad ir jāsāk taisīt, atkal nāk visi šie materiāli un var izmantot kompostu gatavošanai, nu, tad noteikti nopublicēsim, lai cilvēkiem ir iespēja. Es pēc šī te video, ko mēs rudeni uzņēmām, es rudeni sāku beidzot sadalīt arī savu miskasti un sāku veidot šo te kompostu no. Protams, ziemā sanāk diezgan daudz sadzīves tieši mūsu tieši ēdiena atliekas. Jau nav šīs zaļās masas, ko likt iekšā. Tā kā, bet ēdiena atliek, ja mēs runājam par miziņām, par tām, tā jau būs visa zaļā masa tev. Jā, un man abrīnoja maz iznāk mest ārā pārējās lietas. Kaut ko nodedzina krāsliņām, es vispār abrīnoju, jo man sākumā likās, ka tas priekš manis būs sarežģīti. Īstenībā tas nav sarežģīti, un ja tev ir vēl īpaši šie celiņi, kurus barot, tad, ja tagad varbūt, tad tu pacel to sienu, un tur ber apakšā, un sienu nolaid lejā, un tur arī ziemas laikā var nest uz dārzu, un pēc tam tas viss sadalīsies. Nav, jo beigās ir daudz. Un, ja pirmais, kam bija jautājums, bija manam vīram, kā tā mēs tur, kur mēs bāzīsim, tur taču žurkas, kas tur nāks tagad par tev kompostu, un vēl nezinu, ko. Tādi ļoti tādi jautājumi, un es teicu, zini, kā būs, tā būs, mums vajag izmēģināt. Un šīs izmēģinājums, es esmu tik apmierināta. Es Maijai Tērs saku, jātaisi kompostu, tas ir jautri. Tas ir reāli jautri. Bet es ļoti gribu arī, lai tu mums kompostu meistarklasu arī uztaisi, jo to, ko mēs varam uz vietas izzināt, arī to pašu meistarklasu, vēlreiz es ļoti gribu gan augsto dobi, gan kompostu meistarklasu, jo tad tev vēl var izprasīt šīs smalkās lietas, kas tie, kur aizgāja ļoti lielām zināšanām patiesībā, vēl papildus tam, ko tu stāstīji. Tā kā es ļoti ceru uz šīm meistarklasēm. Es apsolu. Jā. Protams, par šo tēmu mēs varam daudz runāt. Mēs zinām to, ka tagad nāk pavasaris. Tad mēs būsim izvēles priekšā, kā nokopt dobi. Kādu vai nu mēs uzliksim tiešām to apakaļ to mizu mulču, vai mēs noklausāmies 3 vakarus un mums ir izvēle varbūt kaut ko citu uzlikt uz dobes. Ar tām priekšdārza dobēm. Parasti ir vissarežģītāk. Tur viņām vajag būt skaistām. Un tad mēs domājam, kā to visu darīt. Bet es padomāšu, kādas zināšanas, ko mēs kā varam pasniegt arī priekš šī te priekšdārza. Jo tas kurs būs tāds par tām pamatlietām, kā veidot vispār dobi jau pamatā tā, lai viņa uztvertu apkārtnes mitrumu, lai tur būtu barības vielas, jau pašā pamatā, par ko ir jāpadomā. Gan par novietojumu, gan par pašu dobas izveidi. Bet padomāšu, bet es domāju, ka būs arī risinājums priekš tā priekšdārs, jo tas parasti ir vislielākais izaicinājums. Kā kolēģīte, brīnišķīga apzaļumotāja, ļoti zinoša apzaļumotāja. Viņa saka, es esmu tā nomocījusies Šveices vēstniecībā, ka tur jāiztīra līdz tādai perfektumai, bet tu zini, ka tādā vietā augi neaug. Kur tik iztīrīts. Viņa cīnās ar to, ka pat atstāt lapas. Viņa saka, bet viņam taču uz ziemu vajag, lai viņš tur sāk kompostējis. Es pēc tam novākšu tās lapas. Viņa saka, bet viņam ļoti vajag visu laiku to perfektumu. Ja? Protams, tiem, kur ir ārkārtīgi, kur izvēlējušies dzīvot mājās, bet dārzs ir kā balkons, kuram ir jābūt saflīzētam. Protams, tas ir tāds lēns ceļš, un tas ir druscītiņi tāds, tur būs kompromiss. Tur ir kompromiss, bet tur ir iespējami kompromiss. Un ticiet man, var izveidot neķīmisku tādu bruģētu dārzu, kvalitatīvu, kurā augs ilgi, ir iespējams. Es arī uz to eju, un tāpēc es noteikti šīs 3 lekcijas noteikti piedalīšos. Es noteikti viņos, tas vispār nav apspriežams. Sākam februārī. Ja?
Un tad skatāmies tālāk. Mēs noteikti informēsim arī Facebookā, ieliksim iekšā un domā, lūdzu, kā popularizēt to un kā pastāstīt vairāk par šo. Ir arī asociācija permakultūras? Mums ir Latvijas permakultūras biedrība, kur uzzināt vairāk par šīm te permakultūras lietām. Bet man jāsaka tā, ja cilvēks ir pārliecināts, tāda perfektā daļdārza cilvēks, tad viņš varētu būt, ka tur gluži varbūt uzreiz priekš perfekta daļrāda atbildes neatradīs, jo ja tie ir dabas materiāli, ar ko mēs mulčējam, bet tur vairāk varētu būt tiešām tādas domas kā par dobju izveidēm, par tādām lietām, bet lai tas izskatotos tā kā Šveices vēstniecības dārs, tur būs diezgan daudz atkāpes. Bet permakultūras biedrībā ir perma trešdienas, katru trešdienas vakaru ir saruna par kādu permakultūras tēmu, un tur dalās bez maksas paši biedrības biedri ar savām zināšanām un ar savu pieredzi. Kā tur jābrauc ciemos? Nē, jūs varat internetā, Facebookā ir Latvijas permakultūras biedrībai vietne, kur tiek izvietot arī saite, un vienkārši var pieslēgties. Ļoti stilīgi, jāsaka tā. Mēs solījām to recepti. Mēs zinām to, ka ne pavasarī, bet vasarā, pavasarī tas būs pa Jestru, mēs ko darām? Mēs gatavojam zāles raudzējumu. Jā, zāles raudzējumu. Un kāpēc to vajag? Tāpēc, ka ir interesanti, kad kaut kas burbuļo. Tāpēc, ka man liekas, ka dārzā es ļauju visam augt. Bet viņam es to visu tomēr kontrolēju, lai cik traki tas neizklausītos, jo dabā kontrolieris ir daba. Bet manā dārzā tomēr man gribās bišķiņ tā kā to visu uzraudzīt. Un ja es redzu, ka kādam ir nepieciešams barības vielu atbalsts, tad zāles raudzējumu ļoti labi var izmantot gan laistīšanai, gan smidzināšanai. Saki, lūdzu, vispār sākot to zāles raudzējumu. Kurā brīdī mēs daļdārzā varam sākt? Kā tev liekas, kurā parasti sākās šī sajūta, ka vajag? Viens ir tas, ka mēs to tomātu audzējam. Tur ir skaidrs, raudzē tur kaut ko, lai virsū, tur tagad jūt, ka vajag iestādi un viss. Kurā brīdī, kur ir tāds tipiskais lavanda, salvija, delfīnija, hortenzija, roze, kurā brīdī tu sāc izmantot šo? Zini, kad es sāku izmantot? Tagad es viņu varu pagatavot. Tagad man ir tik daudz zāli izaugusi. Tas ir kaut kāds māja beigas faktiski, un tagad āra temperatūras jau siltākas. Jo kur tā būtība? Es paņēmu mučeli, es parasti ņemu 200 litrus. Pašā pavasarī varbūt vēl kaut kāda, man tāda apmēram uz 100 litriem. Kāpēc tādu lielāku? Tāpēc, ka man vajag, lai tā ūdens musce pa nakti neatdzies zem 8 grādiem. Tas nozīmē, dienas temperatūrai jābūt cik? Ja stāv saulītē, diezgan varētu tā pati temperatūra nebūt tik augsta, bet saulītē viņa uzsils jau. Bet laikam tomēr tas ir māja beigas. Tas ir, tu rēķini tev jau, kad tu varēsi, tagad tev pioneris jau to varēs kārtīgi nopļaut. Ja tev rēķini māja vidus. Ja tu vari sapļaut un par nakti, arī tu vari ielikt siltumnīcā to mucu, tad rēķina arī siltumnīcā, ja ir normāli izmērtā, jo pati lēnām siltumnīca atdzesīs, plus vēl tā muca lēnāka. Ja pa nakti viņa būs pa daudz atdzisusi, tad process aizies nepareizā virzienā un būs smirdīgais variants, un tad viss kaimiņi zinās. Citādi izmantot, tu tāpatās to raudzējumu varēsi. Jo kāpēc mēs vispār runājam par to pavasari, kurā brīdī ātrāk, kur ir tas āķis? Pavasarī augam ļoti nepieciešams ir tieši slāpeklis, lai veidot zaļo masu. Arī tai pašai hortenzijai, ja viņai pietrūkst slāpeklīdz pavasari, viņa neattīsta to augumu, tik līdz pavasari pietiekams ir kārtībā, bet kur ir lielā kļūda tai pašai hortenzijai, uzbar pāguru minerālu mēslojums, viņi tiek izskaloti, bet hortenzijai vajag tikai tajā brīdī, kad viņa uztaisa jau ir konusiņš zaļš, un tad viņa attaisa šitā drusku vaļā, un tajā brīdī viņai slāpeklīt vajag. Un tāpēc es šogad gribu dot šo virces slāpeklīti palīdzēt, nevis sintētisko minerālu mēslojumu, bet šo te virces, jo man tomēr, es jūtu, ka viņa labāk pēc šiem te organiskajiem mēslojumiem, viņa labāk rēķina, tur jau ir stresus. Tur jau ir daudzveidīgāka ēdienkarte viņai, jo tur ir daudz un dažādi arī mikroelementi iekšā. Un vēl tur ir arī mikroorganismi, jo kā mēs gatavojam?
pieliekam, ja tie ir 200 litri. Tā, sākam recepti. Tātad. Mēs pieliekam mucu pilnu ar zāli. Pilnu? Jā, bet nepieštampājot, vienkārši saber iekšā. Tad es uz vienu muci ņemu vai nu puslitru sabēdājušos ievārījumu. Sabēdājies ir tas, kas palicis pagrabā bēdīgs. Jo te mikroorganisms barot, ja, cukuriņu? Jā, man vajag tātad šo te cukuru, lai būtu mikroorganismi barot. Protams, ir mikroorganismi, kurā arī kaut ko citu. Ne tikai cukuru, kuri varbūt labprātāk ēd ko citu, bet procesa nodrošināšanai pietiks vai nu ar puslitru šo te sīrupiņu, ievārījumu, vai nu glāzi cukura vienkārši. Ko varam, ja man nekas nav sabēdājies. Jā. Tad es paņēmu uz 200 litru mucu, apmēram šitik daudz, kaut kāds 100 grami, tāds 100 grami biomiksa. Biomiks, jā. Varētu būt, man dažkārt bet viņš nav kompostētais, neskaidrs, viņš skaitās biomiks vienkārši. Viņš ir biomiks, jā. Viņš ir biomiks. Biomiks ir visbagātīgākais mikroorganismu komplekss. Tāpēc? Tur ir visdaudzveidīgākie tie mikroorganismi iekšā. Un taisni tā ir atslēga, kāpēc tas zāles raudzējums nesmirda. Viņš noēd to kaut kādu patogēno smirdētāju? Tur vienkārši notiek citi tie procesi, tādi, līdz ar to tas process tiek regulēts tā, ka viņš nesmird. Jo, ja jūs vienkārši apliesiet zāli ar ūdeni, tur notiks pūšana, un tas viss smirdēs. Ātri smird tā, ka nevar atteikt. Tur smirdēs tā briesmīgi. Un pēc cik ilgu laiku viņi var lietot? Un to visas pieliek pilnu ar ūdeni. Jā, tātad ūdens 200 litri, 100 gramu biomiks un ievārījums pusburka vai glāzi cukuru. Jā. Un to visu tad pamaisu, cik es tur varu, tur nebūs liela iespēja pamaisīt. Un es ieteiktu, un tad visu uzliekam virsū, tādus dēlīšus vai, piemēram, kaut kādu loksni. Doma tāda neuzliek virsū stingru vāku, lai tomēr kaut kāda gaisa apmaiņa bišķiņa būtu arī. Bet tai pašā laikā, lai tur neviens kaķis, ne putns, nekas neiekrīt iekšā. Un arī raudzējoties, tā zāle celsies uz augšu. Tas uzliek dēlīšu un kaut kādu smagumu, lai tas viss nekāpj no mucas laukā. Ūdenu leju līdz augšai, lai zālē nav sausa virsējais slānis, lai viss kompostējās. Katru dienu samaisu un atkarīgs no temperatūras, bet varētu būt no nedēļas līdz kaut kādām 10 dienām pavasarī gatavs. Vasarā ir pat 3-5 dienas karstā laikā gatavs. Un taisni tāpēc, tu jautāji, kad man viņu liet, taisni tas ir tas, tad, kad es varu jau pagatavot, man ir no kā, tad tas arī ir jau tas laiks, kad tā augsne tā iesulis, kad visi tie augi sāk augt, un viņiem ir vajadzīgs tas slāpeklīts. Ja runājam par tādām tulpītēm, narcisēm, noteikti būtu jauku arī agrāk. Bet tur mums nav iespējas. Bet mums tad, man tā zaļā masa tad nav tās iespējas. Šeit jūs varat ielikt iekšā arī, ja jums ir, piemēram, kaut kādi virtuves atlikumi. Ja jums tā zāli nav tik daudz, zaļie. Mēs runājam tikai par zaļajiem, termiski neapstrādātiem. Viss, kas nāk no virtuves, kas nav termiski. Vārīts olas neliekam. Nē, un arī neko tādu iekšā neliekam. Un varam arī pielikt tos klāt. Tajā mucā arī tie raudzēsies līdzi. Super. Bet viņi tādu jāatšķēd pēc tam? Jā, pēc tam mēs atšķēdām 1:10. Un tādu mēs varam miglot virsū uz lapām. Pat 1:10 var miglot? Jā. Un uz augsnes? Un uz augsnes arī tāpat, bet pēc lietus mēs esam pat koncentrētāk. Es pat esmu lējusi pēc kārtīgām lietus gāzēm, netrāpot uz auga lapām, bet tikai uz augsnes es pat esmu pilnīgi tīru lējusi. Bet, teikšu, sākam ar atšķaidīto, pēc tam jau jūs paši jutīsiet, ka jūs varat bišķiņu to koncentrāciju vai nevarat samazināt. Cik bieži tu izmanto savā dārzā tādā? Ja mēs ne dārzeņu dārzā, bet košumdārzā. Košumdārzā, jā. Košumdārzā, apmēram reizi 2 nedēļās no pavasara puses. Un es skatos uz to augu. Nav tā, ka, visu laiku, lai bezjēdzīgi. Nē, es skatos uz to augu. Pirmkārt, to es leju, lai atdzīvinātu pēc ziemas to augsni, jo man tajā vietā ir diezgan smilšaina augsne, no kuras viss ļoti izskalojās, gan barības vielas, gan mikroorganismu. Tad es, lai iedotu gan šīs barības vielas, gan arī, lai viņai papildu šo te dzīvību iedotu. Un tad es skatos, kā vajag, bet apmēram reizi 2 nedēļas biežāk noteikti nē, un ir augi, kurus es, piemēram, tikai pavasarī
aplēst, piemēram, tādas pujienes. Tad, kad viņas tur sāk augt, viss sāk veidoties tikai pavasarī. Vēlāk pat nē. Un pujienēm būtu šis te pujienes, nē, tā kā vecmāmiņa. Nu, smuki, nē, peonijas, lai būtu, bet pujienes var skaisti. Peonijām arī, jā, ir tas, ka tur notiek tā dīkstu pūve pie saknītes, un tā sakņu pūve. Nu, tad lūk ar šo te raudzējumu un arī palējot trihodermīnu, šķidro palaistot, tā lieta tiek atrisināta. Nu jā, tāpēc, jo tur tie mikroorganismi ir un dabiski notiek šī te, dabā notiek cīņa par vietu. Tas, kurš ir vairāk un tas, kurš ir stiprāks, tas ieņem to brīvo nišu un izspiež ārā tos vājākos un mazākuma esošos. Un tad, ja es tur ielēju ļoti daudz šos te savus mikroorganismus, tad ar tiem pārējiem tur klājās uzreiz grūtāk, kurus es tur negribu. Bet, principā, ja mēs izmantojam zāļu vircu, tad mēs nekombinējam ar sintētiskiem minerālu mēslojumiem. Principā varētu pietikt ar to, kas tur ir iekšā. Nu, ja nav kaut kādi specifiskie kaut kas. Nu, skatāmies, jā, tas viens ir ar slāpekli noteikti var nodrošināt. Varētu būt jautājums par mikroelementiem. Te ir jāpadomā, kas ir. Es, piemēram, pļauju zālāju visu un lieku iekšā, bet jāpadomā, ja man kaut kas es redzu, ka trūkst, tad kas ir tā nezāle vai tas augs, kas satur vairāk šo elementu, kas man ir jāpievieno iekšā. Nu jā, jo, protams, mums jādomā, ka vasaras vidū augam vajadzēs, tā pašā atkal mēs runājam, vasaras sākumā magnolijai vajadzīgi ir vai rododendriem vajag pastiprināti fosforu, lai veidot aizbetņus ziediem uz nākamo gadu. Tad fosfors vairāk būs kaut kādā brīdī vajadzīgs. Jā, tas, protams, tad mēs liekam suptimikus. To vajadzētu darīt jau pavasarī, īstenībā jau likt pavasarī, lai viņi, pirmkārt, lai mikroorganismu augsnē savairojās, lai ieņem to nišu. Un tad, kad tam augam vajag, lai viņi var nodrošināt augu. Suptimikus nevar likt klāt tajā zaļā vircā, ne? Nu, visur, kur mēs varam. Ja mums ir vienas reizes laistīšana, nu, teiksim, visu pie vienas reizes, un tad droši pielējam to suptimiksu, izmantojam to tai kannā klāt un izmantojam kā laistāmo. Bet tajā kopējā nebūtu loģiski. Varam likt arī. Varam likt arī kopējo. Varam likt iekšā. Jā, ja tev ir uz kūdras bāzes, kas ir birdināmais, tad tu vari likt arī to iekšā. Jā. Ja es vienkārši domāju, man arī vajadzēs tagad nomiglot manus augus visā dārzā, ka man ir cauri sprinkleriem. Uztaisīt tādu. Arī varbūt. Vari. Jā. Tikai tad viņš ir jānofiltrē caur agrotīklu, piemēram. Izlaist viņš un lai iekšā un jā, var. Jautri. Katrā ziņā tas ir interesants ceļojums dārzā, interesants process, novērošana, sadarbošanās, padomāšana. Pirmkārt pašam mainīties, pieņemt lēmumus atkal, tas ir tā ļoti interesanti. Ļoti interesanti, un es ļoti jums iesaku izmēģināt šo ceļu pa drusciņai, pa solītim, arī es to daru pa solītim. Arī es daru visādas muļķīgas kļūdas, ka vienu dienu es tagad šitāds lēmums, otru dienu saka laizēju pa vecam, tas nav labi, bet arī tas manā dzīvē notiek, un es redzu to starpību. Bet eksperimentēt ir ļoti, ļoti interesanti, un tas brīdis, kurā liekas, es iestādīšu dārzu un ar to ir beigas, tad tā nav interesanta dzīve, tad dārzu nevajag. Tas ir tikai sākums, īstenībā. Ja man liekas, ka tagad dārznieks atnāks, sastādīs man tos augus, un tad viss būs kārtībā, tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums. Tas tiešām ir tikai sākums. Tas ir brīnišķīgi. Un tāpēc, mīļie dārznieki, gan iesācēji, gan tie, kas ir jau daudzus gadus, mēs ļoti labi saprotam, ka šim ceļojumam nav mērķa, bet ir ceļš, kur mēs ejam. Tiešām mēs kā samuraji, mums ir galvenais šis ceļš. Un tas ir tik skaisti. Un paldies, Daira, ka tu pirmo mūsu sarunu mēs sākām tiešām ar šo pieeju, kuru es ļoti, ļoti vēlos arī pati īstenot lēnām, solīt pa solītim. Un mēs ļoti gaidām tavas meistarklases, tavas lekcijas. Un paldies, mums tiekamies vēlreiz noteikti par atsevišķiem produktiem, ko mēs izstāstīsim. Ne tāpēc, lai tirgot tagad bioefekta līdzekļus, man vispār nekāda labuma no tā nav. Bet man ir labums tas, ka es zinu, ka pie jums dārzā aug, ka mūsu augi pie jums dārzā aug. Un pateicoties Dairai, tiešām mēs esam darījuši brīnumus
mūsu klientu dārzos. Tā kā tas ir feini, un mēs uz tikšanos vēlreiz. Paldies! Jā, paldies tev par sarunu, par uzaicināšanu. Īstenībā vienmēr ir ļoti patīkami būt arī tavā dārzniecībā. Te ir tik ļoti daudz interesantu lietu un augu. Paldies! Un it īpaši vasarā, man liekas, man pašai robežu dobas nevajag. Es varu atbraukt pie tevis un izsmaržot un izpriecāties par visu to, kas tev šeit ir. Starp citu, rozes atkal mums būs. Mums atkal, tā kā man vajadzēja izvēlēties, starp citu, rozes šim gadam. Es taču izvēlējos tādu šķirnes, kas nebija pagājuši gadu. Ja? Un tā kā mums arī ierobežot ir līdzekļi, lai mēs varētu piedāvāt šīs licencētās šķirnes, kas ir dārgas savā būtībā. Un tad mēs tā izdomājam, mēs tās šķirnes, kuras pagājuši gadu bija no tām mēs atteicāmies, tā kā tās jums klientiem sapirkuši, kaut ko atstājam, kaut ko tādu. Mums ir ļoti daudz jaunu šķirnes, kas man pašai pārsteigums, tā kā kopā mēs viņas varēsim skatīties, vai ir labas vai nav. Labi, viss paldies, un uz tikšanos pēc 4 nedēļām atkal ar kādu vēl mums tuvu cilvēku, ar kuru es gribēšu jūs noteikti iepazīstināt. Paldies, uz tikšanos! Paldies! Paldies! Navā! Stinko, vēl es tev varbūt vienīgi pateikšu par zāles raudzējumu. Jā. Es teicu, ka zāles apļaujam arī izskapti. Jā. Tas ir labi gan mūsu ķermenim, gan arī zāles raudzējumu mucei. Jo, ja ir šie lielie zāles gabali, tad tas zāles nesablīvējās. Un tur ir vairāk gaisa starp šo te zāli. Nevis šo te pļauto nevis ar zāles pļāvēju. Ja man nav tā cita iespēja, kā tikai šī te ar zāles pļāvēju pļautā zāle, tad jārēķinās rītā vakarā dūšīgi maisam. Bet viņi būs mazāk nabadzīgāk. Tur jau tomēr vajadzētu vēl iekšā tomēr tās nezāles riktīgās, gan to pieneni, jā, bet to jau tu vari vēl kaut kur tā kā atrast. Ja nu ne pie sevis, te varbūt pie kaimiņiem varbūt vari atrast vēl kaut ko arī. Ar visām saknēm? Jā. Un tas ir tas labais, kad pavasarī arī, kamēr nav vēl tik daudz tā zaļā zāle, tu vari izmantot arī saknes. Tu vari viņas likt iekšā, safermentēt un viņas likt pēc tam uz dārza un viņas neaugs. Pareiz, pirmā ravēšana īstenībā, tajā brīdī, ka tā ir ļoti viņa viegli smuks nāk ārā, daudz dažāda. Jā, un tad arī šo te šķidrumu tātad tu izmantos laistīšanai un smidzināšanai uz augu lapām. Un savukārt šos te biezumus tu izmantosi likšanai zem tās pašas mizu mulčas apakšā, tu vari salikt apkārt visiem krūmiem un apsakt vairīgi, tā, kad tu stādi, tad tu arī vari kā mēslojumu likt apakšā zem stādiem. Super. Pareizi, un arī pašās augstajās dobēs pēc tam. Arī augstajās dobēs visur. Varētu līdzvērtīgi teikt, tur, kur tu liec kūtsmēslus vai kaut kādu šo te bagātīgo kompostu, tur arī tu vari izmantot šo te materiālu kā mēslošanas līdzekli. Paldies, ļoti būtisks papildinājums. Paldies! Nu, daudz.